Labdien visiem! Mani sauc Arnis Mužnieks, esmu Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs. Un ņemot vērā, ka tuvojās pirmā projektu iesniegumu kārta, ņemot vērā jauno atbalsta periodu 2023–2027 un to, kad ir zināmas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo atbalsta periodu, tad mēs kā meža īpašnieku biedrība nolēmām būtu liederīgi sarīkot šādu tiešsaistes webināru. Pirms mēs sākam runāt par konkrētām lietām, es jūs informēšu, ka tiek veikts ieraksts, tātad šis webinārs tiek ierakstīts un būs vēlāk arī pieejams mūsu mājaslapā, YouTube. Varēsiet, ja kaut ko varbūt nebūsiet uztvēruši, paskatīties vēlreiz. Tāpat es aicinu jūs arī uzdot jautājumus, jo mums šodien ir klāt, un es gribu teikt paldies valsts meža dienesta pārstāvjiem, lauka atbalsta dienesta pārstāvjiem un zemkopības ministrijas pārstāvjiem. Līdz ar to, ja ir kādi jautājumi, tad, protams, es ceru, ka arī viņi atbildēs uz jūs interesējušiem jautājumiem, vai nu kādi viņi būtu, vai precizējoši, vai par kaut kādiem nosacījumiem. Tā kā lūdzu izmantojiet tērzētavu, ja čatu, uzbildiet šos te jautājumus, un mēs apsolam, ka mēs visus jautājumus arī nolasīsim, un es ceru, ka kolēģi arī spēs uz viņiem atbildēt. Pašā sākumā es vēlētos no savas puses jums pastāstīt to, ko es esmu sapratis, kas ir mainījies salīdzinot ar iepriekšējo periodu, tīri praktiski iziet cauri pasākumiem, kādi nosacījumi ir bijuši un kādi nosacījumi būs tagad šajā pirmajā kārtā, kas jau sāksies gana drīz. Jā, nu tātad tas pieteikšanās termiņš ir gana drīz un tas realizācijas laiks ir salīdzinoši īs. Tātad tas ir 2025. gada 1. aprīlis. Savukārt, ja jūs paredzat arī tālākas agrotehniskās kopšanas, tad tas periods ir 2027. gada 1. aprīlis. Bet es jau sākumā gribētu jūs aicināt apsvērt iespēju šo te projektu realizēt un naudu pieprasīt nākošā gada laikā, tātad, lai varētu pieprasīt par tiem pasākumiem, kas jau ir izdarīti līdz 2024. gada 31. decembrim. Kāpēc tas ir svarīgi, par to es parunāšu vēlāk, bet oficiāli, protams, jūs varat paredzēt nomaiņas veikšanu, retināšanu vai meža ieaudzēšanu līdz 2021. gada aprīlim, savukārt agrotehnisko kopšanu līdz 2027. gada 1. aprīlim. Tātad, kas ir mainījies? Pirmkārt, jau terminoloģija, kādu mēs lietojam. Šajā kārtā mēs runājam par divām intervencijām. Tātad viena ir investīcijas, tie ir ieguldījumi ilgspējīgai mežsaimniecībai, kas ietver sevi meža ieaudzēšanu, tātad lauksaimniecībā neizmantotā zemes apmežošanu, neproduktīvu audžu nomaiņu un retināšanu, kā arī atjaunošanu pēc postījumiem, respektīvi, kad ir bijusi kāda nelaime, ugunsgrēks, dabas katastrofa, tad arī šī te atjaunošana pēc šādām te problēmām. Kā arī atbalsts meža bojājuma profilaksei un atjaunošanai, tas, ko es pieminēju, tātad profilakse būs saistībā ar valsts meža dienestu un atjaunošana, kā es teicu, pēc kaut kādām nelaimēm. Un tad ir vides, klimata un citas pārvaldības saistības, un šeit ir runa par agrotehnisko kopšanu pēc mežaudzes nomaiņas, ieaudzēšanas un atjaunošanas pēc postījumiem. Es šeit gribu vērst jūsu uzmanību, ka tiek nodalīta agrotehniskā kopšana. Ja agrāk kopšana pēc ieaudzēšanas vai pēc nomaiņas bija kopā kā viens pasākums, tad tagad šie tiek dalīti kā tādi divi atsevišķi pasākumi, un es ceru, ka zemkopības ministrija un arī varbūt arī lauka atbalsta dienests vēlāk nokomentēs, kā tad to norealizēt, lai nesanāk tā, ka cilvēks piesakās uz ieaudzēšanu vai uz nomaiņu,
iegādājas stādus, sagatavo augsni, apstāda, un pēc tam pie šīs te kopšanas naudas vairs netiek. Tātad būtiski saprast šo te sasaisti, gan kā pieteikties, lai dabūtu arī finansējumu šai te agrotehniskai kopšanai. Bet tagad par pasākumiem pēc kārtas. Šis gads nav bijis mežsaimniecībai labvēlīgs, ir bijušas daudzas likstas, līdzīgi kā lauksaimniecībā. Mēs atceramies gada sākumu, pavasari, kad bija sala postījumi, arī apsala jaunie kociņi, melnaukšņi, arī bērzi tie apsaluši, ozoli. Protams, tas neiznīcināja šīs mežaudzes, bet kaut kādas negatīva efekta uz pieaugumu droši vien, ka deva. Tālāk sekoja sausums, kas gan iespaidoja negatīvi jauniestādītos kociņus, gan šī gada, gan varbūt pagājušajā gada stādījums, kad iznīca audzes, un pēc tam bija vētra, atsevišķos reģionos ļoti spēcīga krusa, kas arī veica postu darbus, kā rezultātā kādas audzes gāja bojā. Un vēl bez tam izgrauzes, kam dēļ bija izsludināts ārkārtas dabas katastrofa stāvoklis, ārkārtas stāvoklis, un daudzas egļu mežaudzes cieta egļu astoņzobu izgrauzes dēļ. Tad šis ir tas pasākums, ja jūsu īpašumā ir kāda šāda audze, kas gājusi bojā sausuma, vētras vai izgraužu vai kādu citu apstākļu dēļ, tad šis ir tas pasākums, kur jūs varat saņemt atbalstu stādīšanai, apstādīšanai un agrotehniskai kopšanai pēc šīs te apstādīšanas. Pēc būtības lielas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo periodu šajā pasākumā nav. Definīcijas par to, par ko piešķir atbalstu, ir diezgan identiskas, ja vienīgi šajā periodā ir vairāk norādes par kaitēkļu un slimību bojājumiem. Droši vien ņemot vērā šo egļu astoņzobu izgraužu izplatību, tad ir arī vairāk uzsvērti kaitēkļu un slimību bojājumi. Bet jāatcerās, ka, lai varētu pretendēt uz šo te atbalstu, jums ir jābūt saņemtam valsts meža dienesta atzinumam. Tātad, ja ir bijusi izgrauži vai vējgāzes, vai arī jūs esat noziņojuši valsts meža dienestam, ka jums ir kāda mežaudze iznīkusi tādēļ, kad ir bijis sausums, tad kā pierādījums kalpos šis te valsts meža dienesta atzinums vai tā fiksācija, ka jūs šo te esat noziņojuši. Par likmēm stādīšanai un agrotehniskai kopšanai izmaiņas likmēs nav, lai arī ir bijusi inflācija, un par to es varbūt nedaudz vēlāk parunāšu arī kā pie tāda negatīva aspekta, kas varbūt ir šajā kārtā par šīm likmēm. Bet šeit mēs redzam, ka izmaiņas likmēs nav. Ja iepriekš par stādīšanu bija 1085 eiro par hektāru, un agrotehniskai kopšanai 204 eiro par hektāru, tad tagad šajā periodā tās likmes ir identiskas, un tur mēs nekādas izmaiņas neredzam. Un tā ir tā summa, kura tiek izmaksāta 100%, ja ir visi darbi veikti, šeit nekāda atbalsta intensitāte procentos vairs netiek tālāk rēķināt, šī 100% atbalsts. Tā ir atjaunošana pēc dabas katastrofām. Par jaunošu retināšanu, kas ir ļoti pieprasīts pasākums, un par tām pieejamām summām šai kārtai droši vien Iveta Vaite no Zemkopības ministrijas nedaudz vēlāk pastāstīs. Es tik varu pateikt, ka, protams, arī pateicoties tam, kad mēs sakam, ka arī mežsaimniecības pasākumiem ir jāatvēl pietiekoši daudz resursu, jo nākotnē tas dod kvalitatīvāks, ražīgāks mežaudzes. Tas ir iegums ne tikai konkrētam īpašniekam, bet visai nozarei, visai tautsēmniecībai kopumā, un arī CO2 piesaisti, protams, tas veicina. Tad šis ir tiešām tāds pieprasīts pasākums, un kādas tad ir atšķirības no iepriekšējā perioda un par ko tad piešķir šo te atbalstu. Tad šajā periodā šo atbalstu piešķir līdz 10 gadu vecās baltaukšņu audzēs par veiktu retināšanu vienreiz periodā. Ja audze ir vecāka un baltaukšņus tur ir kā dominējošā koku suga, bet
ir iespējams veicot retināšanu nomainīt baltauksni ar kādu citu koku sugu, tad arī pēc 10 gadu vecuma līdz 20 gadiem baltaukšņu audzēs jūs varat veikt vienu reizi šo te retināšanu. Iepriekšējā periodā bija teikts, ka baltaukšņu meža audzēs līdz 10 gadu vecumam retināšanu var veikt ne vairāk kā 2 reizes, tātad tika pieļautas 2 reizes. Nu, tagad tā ir 1 reize līdz 10 gadiem, un gadījumos, ja var nomainīt sugu baltaukšņu audzēs veicot retināšanu, tad tā ir vēl 1 reize no 11 līdz 20 gadiem. Nedaudz ir mainījies tas vecums, kādā pārējo koku sugu meža audzēs tiek atbalstīta retināšana. Ja iepriekšējā periodā tie bija 40 gadi skujkokiem, ozoliem un ošiem un 20 gadu pārējām koku sugām, tad šajā periodā nosacījums ir, ka atbalsts pienākās veicot retināšanu līdz 20 gadu vecās koku sugu meža audzēs. Nu, tātad visās pārējās, kur valdošā suga nav baltauksnis. Tas ir loģiski, jo pēc 20 gadu vecuma jau tur var iegūt arī sortimentus, un droši vien ņemot vērā, ka tā konkurence par šo naudu ir, tad pareizi, protams, ir retināt audzes agrā vecumā, nevis jau pēc 20 gadu vecuma. Un tas apakšpasākums, kas vairs netiek atbalstīts šajā periodā, ir jaunaudžu retināšana ar atzarošanu. Tātad šajā periodā atbalsts atzarošanai vairs netiek paredzēts, ir tikai jaunaudžu retināšanai. Par likmēm iepriekšējā periodā atkarībā no tā, cik īpašniekam piederēja meža hektāri, tad likmes dalījās, tie bija 50 vai 60%, un tad tika rēķināts no 440 eiro šī atbalsta intensitāte 50 vai 60%, un sanāca, ka tie bija 220 vai 264 eiro hektāri, ko varēja saņemt. Nu, tad tagad ir viena likme visiem 60% no 440 eiro, tie ir 264 eiro par hektāru, ko var saņemt par jaunaudžu retināšanu. Tātad tā jau ir tā summa, kas ienāk jūsu kontā, ja jūs esat izretinājuši 1 hektāru jaunaudžu. Tālāk audžu nomaiņa. Pašā definīcijā, par ko pienākas atbalsts, lielu izmaiņu nav. Tāpat kā iepriekšējā periodā atbalsts pienākās, ja jūs veicat mežaudžu nomaiņu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņu, kas atbilst normatīvos aktos par koku ciršanu mežā noteiktiem kritērijiem. Tad jūs varat izlasīt noteikumus par koku ciršanu mežā. Tur ir pateikts, kādas audzes var atzīt par neproduktīvām. Tur ir vairāk varianti, ja audze ir neproduktīva sugu sastāva dēļ, tātad baltauksņu piemistrojuma dēļ, noteiktā vecumā egļu, bērzu, priežu audzēm. Tur ir 6 gadījumi, kad tiek atzīta, ka audze ir neproduktīva. To tad lūdzu, lai paskatīties noteikumos par koku ciršanu, un savukārt otrs gadījums, kas ir paredzēts atbalsta noteikumos, ir pateikts, ka var saņemt atbalstu, ja tiek veikta baltaukšņa, šeit man patīk tā terminoloģija baltaukšņa sugu meža audzēs. Tā kā mums būtu vairākas baltaukšņu sugas, tādēļ es te ieliku smaidiņu, protams, mums ir viena baltaukšņa suga baltaukšņas. Bet, šāds te vārdojums tur lietots. Tātad no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzes. Tātad, ja jums ir īpašumā blīgznu mežaudzes, tad neatkarīgi no viņa vecuma jūs varat veikt šo te nomaiņu. Savukārt, ja ir baltaukšņi, tad pēc 30 gadu vecuma. Tas, kas ir pamainījies, ja iepriekšējā periodā bija prasība, ka pēc nomaiņas jāveido mistraudzes vai priežu tīraudzes, tagad nav noteikts, kādas audzes. Tās var būt gan tīraudzes, gan mistraudzes. Ja mēs runājam par kopšanas reižu skaitu, tad šajā periodā tās ir līdz 3 reizēm periodā, visā periodā. Tātad iepriekš tās bija 3 reizes periodā. Tātad nekas nav mainījies. Šeit var būt
vārds līdz 3 reizēm ir nācis klāt, bet, vienalga, ja jūs paredzat 3 reizes, tad tās ir 3 reizes. Vienīgi bija īpašnieki, kur teica, es jau kopju tā, jo man ir paredzēts plānā, ka 3 reizes varbūt man reāli mums to pēdējo reizi nevajag. Tagad varbūt tas vērš uzmanību, ka jums obligāti nav jāparedz 3 reizes agrotehniskā kopšanā, ja jūs prognozējat, ka tur tas aizdevums neveidosies, bet vairumā gadījumā, protams, tās būs 3 reizes. Tā kā 3 reizes var darīt. Tā jaunā lieta, kas ir nākusi klāt, ir atļauts vienā sezonā agrotehnisko kopšanu plānot 2 reizes un saņemt atbalstu par to. Iespējams, ka varbūt pirmajā gadā, kad šī aizdevuma veidošanās paredzēta intensīva, var paredzēt šo agrotehnisko kopšanu gan līdz jāņiem, gan rudenī. Tas tagad tiek pieļauts. Ja mēs runājam par likmēm, tad par pašu stādīšanu nekas daudz nav mainījies. Ir mainījusies atbalsta intensitāte no 70–60%, bet ņemot vērā, ka tā summa, no kuras rēķina šo te intensitāti, ir palielinājusies, tad tas, ko cilvēks reāli saņem, faktiski ir identiski ar to, kas bija iepriekšējā periodā. Ja tie bija 695 eiro, tad tagad ir 696 eiro ar 60 eiro centiem. Savukārt par reķināšanu gan, ja agrotehnisko kopšanu reķināšana bija termins iepriekšējā periodā, tagad ir agrotehniskā kopšana, arī pie nomaiņas, tad gan. Šeit mēs ielikuši tādu ļoti skābu cēliņu, jo skaidrs, ka agrotehniskās kopšanas izmaksas ir būtiski pieaugušas pēdējos 2 gados tīpaši. Un, ja mēs rēķinām 60% no 204 eiro, tad 122,40 eiro ir tas, ko īpašnieks var saņemt pēc agrotehniskās kopšanas, protams. Tie nav 60% no izmaksām. Tagad jau arī pat agrotehniskā kopšana sasniedz ir kompānijas, kas prasa 300 eiro arī par agrotehnisko kopšanu hektāru. Tad rēķinām, ka tā atbalsta intensitāte sanāk krietni zemāka. Šis ir tas jautājums, ko mēs ar zemkopības ministru esam runājuši un turpināsim runāt par izmaiņām lauka attīstības plānā. Tad šeit nākotnē šī atbalsta intensitāte noteikti būtu jāceļ un jāpielīdzina reķināšanas atbalsta apjomam. Tas attiecībā par audžu nomaiņu. Par apmežošanu. Ja mēs runājam par tiem objektiem, kas atbilst atbalsta pasākumam apmežošana, tad tas, kas ir mainījies nosacījums par platības ballēm, par platībām, par kurām var saņemt atbalstu. Iepriekšējā periodā bija nosacījums, ka zemes auglība nav lielāka par 25 ballēm, tagad šī auglība ir palielināta līdz 30 ballēm, un iepriekš par pārējām platībām, tātad, kas pārsniedza šī 30 balvas pēc auglības bija nosacījums, ka jūs varat arī šādas platības apmežot, bet nepārsniedzot 4 hektārus, tad tagad šāds izņēmums ir attiecināts 5 hektāru apmērā. Tātad bija 4, tagad 5. Tātad atbalsts pienākās pirmkārt par platībām, kur auglība nav lielāka par 30 ballēm, bet, kā izņēmums, ja tiek apmežots arī platības, kas ir auglīgākas, tad ir 5 hektāri. Savukārt par pārējiem objektiem īpaši izmaiņu nav. Tiek atbalstīts gan erozijai pakļautā lauksaimniecības zeme, gan lauksaimniecības zemes kūdras augsnēm, krūmāji, kā arī pārējo zemju grupa. Vienīgais, ko šeit vēl var piebilst, ir tas, kad nedaudz atpakaļ. Tas, kad arī šeit, kā es sākumā teicu, tiek nodalīta pati meža ieaudzēšana no ieaudzētās mežaudzes agrotehniskās kopšanas.
sanāk tā kā divi pasākumi, bet jūs vienlaicīgi, protams, varat atzīmēt un paredzēt, ka jūs veicat arī agrotehnisko kopšanu. Savukārt apakšpasākums ieaugušu mežaudzes papildināšana un kopšana, tātad tāda situācija, kad kaut kādi kociņi dabiski jau tur bija saauguši un jūs papildināt un tad kopjat un saņemt atbalstu, šajā periodā vairs nav paredzēts, bet tas nenozīmē gluži tā, ka vispār platībās, kur šādi kociņi ir sasējušies, viņi visi būtu jāizcērt un jūs neko nevarētu stādīt klāt un tad nodot kā apstādītu platību, tā nav. Bet par tiem procentiem, ko uzskatīs par stādītu platību, mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Tāpat var saņemt 3 reizes atbalstu par kopšanu, gan iepriekšējā periodā, gan šajā periodā. Tas, kas ir jāņem vērā pie ierobežojumiem, iepriekšējā periodā nevarēja saņemt atbalstu, ja apmežošana bija plānots veikt daļēji dabīgos zālāju biotopos, tad tagad ir terminoloģijā parādījies apzīmējums ilgadīgo zālāju platības. Tātad, ja jums īpašumā ir ilgadīgo zālāju platības, tad atbalstu par šo platību apmežošanu jūs saņemt nevarēsiet. Kādas vēl izmaiņas? Iepriekšējā periodā bija paredzēts, ka viens pretendents visā periodā var ieaudzēt līdz 20 hektāriem. Tad šajā periodā ir paredzēts, ka kārtā var ieaudzēt līdz 20 hektāriem. Tātad periodā var ieaudzēt vairāk, bet kārtā ir ierobežojums uz 20 hektāriem. Tagad mēs nonācām pie jautājumu par procentiem, kad platību uzskata par stādītu. Iepriekšējā periodā bija nosacījums, kad stādīto koku īpatsvars atjaunotā mežaudzē jāpārsniedz 50% no atjaunošanai vai ieaudzēšanai minimāli nepieciešamā koku skaita. Iepriekšējā periodā bija citi nosacījumi ministra noteikumos, kas reglamentē atjaunošanu, ieaudzēšanu un plantāciju mežaudzes. Bija nosacījums, ka minimālais koku skaits, lai atzītu platību par atjaunot priedē, ir 3000 gabalu uz hektāra, tad sanāca, ka 50% stādītiem bija jābūt vismaz 1500 gabaliem. Savukārt egliem bērzam nosacījums minimālais koku skaits bija 2000 gabalu uz hektāra, stādītiem bija jābūt vismaz 1000. Šajā periodā ir pamainījušies nosacījumi par to, ka atzīst par stādītu. Tagad ir pateikts, ka ieaudzētā mežaudzē stādīto koku īpatsvaram jāpārsniedz 70%. Tātad no minimālā, kas ir pateikts ministra kabineta noteikumos. Bet ir pamainījušies arī nosacījumi par minimālo koku skaitu, lai atzītu platību par atjaunotu. Tātad, ja iepriekš bija priedē 3000, tad tagad ir 2000. Un, kā es teicu, egliem bērzams bija 2000, tagad ir 1500. Pārreikinot šos 75%, tas sanāk, ka priedē nekas nemainās. Tāpat ir 1500 kociņiem jābūt uz hektāru stādītiem, vismaz 1500, lai atzītu par un saņemt atbalstu. Savukārt eglei un bērzam tad ir jāstāda nedaudz vairāk, par 125 kociņiem vairāk, un jāiestāda vismaz 1125 kociņi, lai šo te platību atzītu par stādītu. Tādas ir izmaiņas attiecībā uz prasībām par kociņu skaitu. Par atbalsta apmēru, arī šeit, protams, mēs labprāt vēlētos lielāku atbalstu, jo izmaksas ir būtiski pieaugušas, bet tie nosacījumi ir tādi, kādi viņi vismaz uz šo kārtu ir, un jūs varat redzēt, ka jūs varat saņemt 673,80 € par mistrauģu vai priežu tīrauģu iestādīšanu, un šeit nav iespēja stādīt tīraudzes, izņemot priežu tīraudzes, šeit ir jāveido mistraudzes, un par agrotehnisko kopšanu, diemžēl, tie ir tikai 122
122,40 eiro centi uz hektāra par šo te agrotehnisko kopšanu, kuru var veikt 3 reizes. Tas īsumā par to, ko es saskatīju kā tādas galvenās izmaiņas. Vēl, papildus punkti tiek doti par ieaudzēšanu kūdras augsnēs. Iepriekšējā periodā tā nebija, tagad ir mērķis veicināt tieši kūdras augsnu apmežošanu, tas vairāk saistīts ar CO2 piesaisti, jo izmantojot lauksaimniecībā kūdras augsnes emitē daudz uzskābās gāzes, tad tagad veicina šo kūdras augsnu apmežošanu un ir nosacījumi, ka tiek piešķirt papildus 25 punkti, ja kūdras augsne aizņem vismaz 50% no kopējās platības, kurā plāno īstenot projektu, un 15 punktus papildus, aizņem ne vairāk kā 50%, bet kaut vai 1% ir kūdras augsne, tad ir šie papildus punkti. Tas, ko es vēl nepateicu par punktiem, bet varbūt kolēģi no Zemkopības ministrijas pie šiem punktiem vēl pieskārsies, iepriekšējā periodā punktus papildus, tā var teikt, deva arī par mežaudžu nomaiņu. Un tad tie, kuriem īpašumā bija platības, kuras varēja arī nomainīt, varēja dabūt vairāk punktus, un bija gadījumi, kad cilvēki vienkārši pielika klāt, lai būtu vairāk šie punkti. Tad tagad papildus punkti par mežaudžu nomaiņu netiek doti. Šās papildus punktu došanas mehānismi nav, viņi iet kopējā konkurencē, tātad visi šie nomaiņas un retināšanas projekti, tātad papildus punktus ir speciāli vairs klāt, par nomaiņu dabūt nevar. Kas vēl? Tas, kas ir patīkami, kad ir paredzēta mazāka birokrātija, iesniedzot pārskats par paveikto, un ir skaidri pateikts, ka skice vairs nav jāiesniedz par šādām darbībām. Tad, pirmkārt, ja ir iepriekš bijis tiršanas apliecinājums par platību saņemts, tas ir gadījumos, ja tiek atjaunot audzes pēc ugunsgrēkiem, dabas katastrofām, vai tiek veikta mežaudzes nomaiņa. Skaidrs, ja jūs nocērtat baltaukšņu audzes, tur jāpieņem tiršanas apliecinājums, un par šādām platībām pie nomaiņas vai pie atjaunošanas pēc dabas katastrofām skici pēc realizācijas vairs iesniegt nevajag. Tāpat arī par agrotehnisko kopšanu. Agrotehniskā kopšana jau tiek veikta vietās, kur kaut kāda darbība pirms tam ir notikusi. Līdz ar to šeit skici pēc tam iesniegt nevajag. Un arī, ja jūs veicat jaunaudžu retināšanu divas reizes, tad par otro reizi, tajā pašā platībā tiek veikta retināšana un nav mainījusies nogabala konfigurācija, tad šo te skici iesniegt pēc projekta realizācijas vairs nav nepieciešams. Tāda prasība netiek izvirzīta. Tas, ko es gribētu arī vēl uzprasīt valsts meža dienestam un lauka atbalsta dienestam, un ceram dzirdēsim arī viņu atbildes, ir saistīts ar uzstādījumu, ka, lai pretendētu atbalstu, pretendents sagatavo un izmantojot meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, valsts meža dienestā iesniedz, agrāk viņš saucās meža apsaimniekošanas plāns, tagad viņš saucās intervenču plāns, kurš jāatzīst ir vienkāršots, viņš ir vēl vienkāršāks nekā bija, un tur tiešām ļoti vienkārši viņu aizpildīt, bet ir paredzēts, ka sagatavo izmantojot meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Un tad šeit ir jautājumi, bet kas tad notiek, ja meža īpašnieks neizmanto meža valsts reģistru, vai valsts meža dienests varbūt vēl nav nodrošinājis šādu iespēju, kad izmantojot šo reģistru, sagatavot šo intervenču plānu, ja viņš aiznes uz valsts meža dienestu plānu papīra formātā, vai arī šo te plānu nosūta pa e-pastu, vai tas būtu ar e-parakstu, vai tas būtu no oficiāli reģistrētās e-pasta adreses, vai vienkārši aizsūta pa e-pastu. Šie ir tie jautājumi, ko droši vien būtu labi pārunāt, jo tā plānu sagatavošana pašlaik notiek, viņi jau ir iesākusies, un tad
būtu vēlams uzzināt to praksi, kāda ir pašlaik un kādu kārtību tad valsts meža dienests un arī lauka atbalsta dienests redz šo te plānu sagatavošanai un iesniegšanai. Jā, un vēlreiz šis te realizācijas laiks ir gana īss, un šeit es gribu iet atpakaļ pie tā mana pirmā uzstādījuma par to, ka būtu ļoti ieteicams realizēt šos te projektus, lai naudu varētu saņemt līdz 24. gada 31. decembrim. Kāpēc? Kāpēc šāds aicinājums? Šajā periodā nauda meža saimniecības pasākumiem ir krietni vairāk nekā tā bija iepriekšējā periodā. Gan neproduktīvu augu nomaiņai, reķināšanai, arī dabas katastrofu seku likvidācijai, tātad atjaunošanai pēc dabas katastrofām. Bet vismaz daļa šīs naudas nāk no Latvijas valsts budžeta. Un kā jau ar valsts iestādēm un budžetu, tur ir savi spēles noteikumi. Un tie noteikumi ir tādi, ka ja valsts budžeta naudu neiztērē konkrētajā gadā, tad viņi vienkārši aiziet atpakaļ valsts budžetā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja jūs nepaziņosiet lauka atbalsta meža dienestā un sekojuši tālāk aiziet uz lauka atbalsta dienestu, ka jūs esat norealizējuši paredzētās darbības gana laicīgi un līdz 31. decembrim nākošajam gadam nesaņemsiet šo te atbalsta maksājumu, tad šī te nauda aizies, neizmantotā nauda aizies atpakaļ valsts budžetā. Tas nenozīmē, ka jūs vispār nesaņemsiet šo te naudu. Nē, protams, jums ir dotas tiesības realizēt līdz 25. gada 1. aprīlim šos te stādīšanas pasākumus un tālāk jau agrotehniskā kopšana līdz pat 27. gada 1. aprīlim. Protams, jūs saņemsiet šos te maksājumus, bet kopumā mēs visi kopā neizmantosim to pieejamo finansējumu, kāds viņš maksimāli ir pieejams. Respektīvi, ja šogad ir paredzēti 8 miljoni, tad, ja mēs nespēsim viņus apgūt, tad daļa naudas aizies atpakaļ valsts budžetā. Es zinu, ka valsts meža dienests, zemkopības ministrija strādā pie tā, ka varbūt ar Eiropas komisiju ir iespējams panākt kaut kādu vienošanos, ka ir citi spēles nosacījumi. Es ceru, ka arī zemkopības ministrija to nokomentēs, bet ja nekas nemainās, tad tas ieteikums būtu, lai mēs visi kopā nezaudētu šo te budžeta naudu, tos pasākumus centies realizēt tā, lai lielu daļu naudas var saņemt līdz nākošā gada beigām. Bet vēlreiz uzsveru, tas nenozīmē, jūs realizēsiet vēlāk, iesniegsiet dokumentus vēlāk, kad jūs nesaņemsiet šo naudu. Nē, tā nebūtu, bet kopumā tā nauda, ko mēs vispār šajā periodā varam izmantot, mums varētu būt pieejama mazāk. Tāds mans aicinājums arī nobeigumā, un paldies par jūsu uzmanību. Un tagad es gribētu dot vārdu zemkopības ministrijas pārstāvē Ivetai Vaitei. Un, ja būs kaut kādi jautājumi, es redzu, kad ir jautājumi, tad varbūt beigās pēc prezentācijām, tad varētu arī lūgt kolēģis uz tiem atbildēt. Paldies! Vēlreiz labdien, mani sauc Iveta Vaita, es pārstāvu zemkopības ministrijas meža departamentu, un es nedaudz nodublēšu to, ko stāstīja Arnis, bet vairāk akcentēšu tām lietām, kuras varbūt tā kā dokumentu izstrādu un saulaicīgu projektu realizāciju, un arī attiecīgi beigās ir jautājums no jums gaidu. Tātad atbalsts šajā periodā strateģiskā plāna ietvaros regulēt 2 MK noteikumu un vadlīnijas finanšu korekcijai. Tātad tie ir noteikumi par mūsu abām intervencijām minētajām un virsnoteikumi, kāds agrāk bija, kuri tā kā nosaka tās lielās lietas par projektu īstenošanu, ne tik daudz par īstenošanu, bet par to pašu administrēšanas procesu vairāk. Varbūt šo tik dziļi neiešu. Tātad
Kā jau Arnis stāstīja, ļoti tuvu ir jaunā projektu kārta, kas ir no 2. janvāra, un kā redzams, ir gana liels finansējums šajā periodā un šajās kārtās, un tāpēc arī ir tas uzsvars, ka šī nauda tiešām ir jācenš, šie projekti jāmēģina realizēt attiecīgi ātri, bez pagarinājumiem, ja tāda nav nepieciešama, un maksimāli ātri iesniegt maksājumu pieprasījums, lai tiešām šī naudas izmaksa būtu maksimāli iespējama uz 24. gadu. Protams, kā jau minējām, tas nebūs tā, ka netiks nauda izmaksāta, ja projekts tiks realizēts, bet kamēr mēs neesam saņēmuši gala atbildi no Eiropas komisijas, šī ziņa ir tāda, ka šie projekti jācenšas realizēt maksimāli ātri. Un kā redzams, summas ir gana lielas, tad principā visi, kas valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ir aicināti gatavot plānus un iesniegt dienestas saskaņošanai. Tātad, kā jau par likmēm minējām, tās nav tiešām mainījušās, ko es varu nokomentēt. Viņas arī šajā kārtā, protams, paliek tādas pašas. Mēs esam par šo jautājumu jau runājuši un noteikti atgriezīsimies, bet tas varētu būt tikai pēc pirmās kārtas kaut kādiem rezultātiem, kad mēs varam izvērtēt un kad mēs varam sniegt komisijai šos strateģiskā plāna grozījumus un izvērtēt par likmes pieaugumu vai par intensitātes izmaiņu attiecīgi pasākumos izvērtējot un veicot strateģiskajā plānā grozījums un pēc tam attiecīgi šajos MK noteikumos, un tad tas varētu būt teorētiski uz nākamo kārtu, bet šobrīd šis ir tikai tāds sarunu līmenis vēl. Tātad par atbalstu pretendentu tas nav mainījies, tas ir tieši tāds pats abās intervencēs kā iepriekšējā periodā. Un minot par to, ka tās izmaiņas šajā periodā ir tad laipni aicināti esat sekot LAD mājaslapā, kur arī pieejams plāns ir. Kāpēc es to tā pieminu? Tāpēc, ka šī pirmā kārta principā notiks pēc tādas pašas kārtības kā pagājušajā periodā, jo šo abu dienestu, šī elektroniskā datubāzes saslēgšana un elektroniski visa projekta īstenošana, projekta iesniegšana varētu nedaudz apdraudēt, lai tas pasākums notika gada sākumā. Līdz ar to mēs izmantosim MK noteikumos pārējais punkts. Mums ir, ka šo pirmo kārtu mēs pretendents plānu varēs iesniegt saskaņošanai valsts ministra dienestā vai no papīra formātā, vai no elektroniski parakstītu. Līdz ar to tā ir tā iepriekšējā, tā ir tā pati veidlapa, kas ir MK noteikumos, bet viņi ir pieejami Lauka atbalsta dienesta mājaslapā, un arī pārējā informācija tur ir tā kā aktuālākas noteikumos, un tā kā aicināt sekot līdz par šīm abām intervencēm Lauka atbalsta dienesta mājaslapā. Tad, kā jau minēju, par šīm abām intervencēm tā lielākā atšķirība šo periodu ir, ka viens pasākums stādīšana, atjaunošana pēc katastrofām, nomaiņas ir tā kā investīcija daļa, kas ir atsevišķa intervence, un otra ir šī agrotehniskā kopšana, kas ir otra intervence. Tāpēc vēlreiz atkārtošu, ka ir ļoti būtiski aizpildot plānu, pretendentam veikt atzīmi, kad viņš veiks šīs agrotehniskās kopšanas, kas attiecīgi arī tad projekta realizācijas termiņu nosaka, jo veicot tikai retināšanu vai ieaudzēšanu un nomaiņu, tas būs 25. gada 1. aprīlis, bet attiecīgi, ja veiksiet šo agrotehnisko kopšanu, tas jau būs 27. gada aprīlis, un arī tas, kad ir jāparedz. Ja tas netiks paredzēts, līdz ar to tad pretendents pretendē uz vienu intervenciju, kas ir investīcijas, ieaudzēšanu, atjaunošanu vai nomaiņu. Līdzīgi kā iepriekš arī šajā plānā minētās aktivitātes un visi šie termiņi tiks pretendents iesniegs plānu valsts ministra dienestā un tur saskaņos. Un kā jau minēju, tātad pirmā kārta, tā ir līdzinājā kārtība, kad pretendents nosūta elektroniski vai papīra formātā. Tālāk pēc tam šo apstiprināto saskaņoto plānu iesniedzot Lauka atbalsta dienestā. Tātad par termiņiem jau minēju, bet vēlreiz uzsvēršu, ka šis naudas jautājums, mūsu kopējās naudas jautājums šobrīd ir svarīgi, lai projekta realizācija netiktu atlikt uz maksimāli vēlāko termiņu, minēto 25. vai 27., bet pēc iespēja robežās tas būtu ātrāk. Tātad varbūt es neatkārtošu vairs šos slaidus, kas tā kā varbūt dublējās, lai atlikt varbūt laiks jautājumiem. Bet par meža ieaudzēšanu tie nosacījumi, kur principā ir ļoti līdzīgi no iepriekšā perioda. Tātad
arī par šīm atjaunošām pēc katastrofām. Tas principā ir līdzīgi, tikai ir nācis klāt šie kaitēkļi un slimību bojājumi, un kā iepriekš arī agrotehniskā kopšana. Un arī par meža audžu nomaiņu, principā mēs neesam neko radikāli jaunu izmainījuši. Tā, es varbūt gribētu pieskarties vēl nedaudz par projektu atlases kritērijiem, kur izmaiņas, kur minēju jau arī par jauns kritērijas ir kūdras augstas, par kurām varēs pretendenti saņemt šo papildus punktus. Un otrs tāda neliela varbūt izmaiņa, mums iepriekš arī bija pretendents varbūt īpašnieku biedrībā, viņš varbūt arī mācījies šajos apmācībās, kas ir zem strateģiskā plāna vai iepriekš zem lauka attīstības plāna. Šobrīd ir neliela izmaiņa tā, kad, ja pretendents turpina mācīties, viņš iepriekš to ir darījis, tad arī par šo viņš saņem papildus punktus, tie būtu 10 punkti. Un nedaudz ir mainīts pieteiktās kārtas lielums vienā kārtā, kur iepriekš bija 2 un šobrīd ir 5 hektāri. Kas pretendentam varbūt ir svarīgi, sniedzot projektu, izvērtēt, paskatīties, lai galvenais viņš kvalificējas uz šo minimālo punktu skaitu, šajā gadījumā šie tie 30 punkti, jo, kā zināms, tas finansējums pietiekam liels, un domāju, ka ļoti, ļoti liela tā kā rindošana nevarētu notikt šajā kārtā, jo, pieņemsim, tā pašai retināšanai tas ir 8 miljoni, tā kā tas finansējums gan liels, bet ir svarīgi, lai pretendents kvalificēties pārliecinās, vai viņam tiešām ir šeit minimālais punktu skaits. Tad par retināšanu, zem tās pašas intervences arī līdzīgi, tas jaunums ir tas, kad pretendents turpina un ir iepriekš arī apgūst šīs mācības strateģiskā plāna lauka attīstības programmas, par ko viņš gūst papildus punktus. Un arī tāpat vēlreiz uzsveršu to, ka pārliecināties, lai ir tas nepietiekamais minimālais punktu skaits. Un tas īsumā viss, varbūt vairāk uz konkrētiem jautājumiem. Un šeit ir kontakti, ja ir kaut kādi jautājumi, droši varat rakstīt un sazināties ar mūsu pārstāvjiem. Paldies! Jā, paldies, Iveta. Mēs dzirdējām to atbildi uz manis uzdoto jautājumu, vai tad tiešām tikai izmantojot mežvalsts reģistru var sagatavot šos te intervenciju plānus. Dzirdējām, ka var arī viņus papīra formātā nogādāt valsts meža dienestā vai arī nosūtīt parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Bet mums klāt ir arī lauku atbalsta dienesta pārstāvis Jānis Kuklis un valsts meža dienesta pārstāve Lilija Sudraba. Vai jums ir kāds komentārs par varbūt pieteikšanās dokumentu sagatavošanu, varbūt kaut kādi ieteikumi? Vai vēl kaut ko jūs varat nokomentēt, ko Iveta teica vai es ko teicu? Jā, kolēģi, vai Jānis kaut ko vēlas teikt? Mēs esam dzirdams? Jā, mēs dzirdam. Nokomentēt visi komentāri šito te, ka faktiski mēs sapratām, ka mūsu tos sistēmu sasaistē varbūt, lai mēs gribam precizitāti un tam līdzīgi mazāk iesaistīt varbūt resursus un tas viss tiek kārtots un tur progress notiek, bet tā kā zinot, ka mums, piemēram, tāpat iesniegšana un viss pārējais ir dažādās formās, jā, mēs paredzam to atpakaļējošo soli, lai cilvēki varētu iesniegt arī dokumentus, kā līdz šim elektroniski vai dokumentu veidā meža dienestā. Protams, tas varbūt ir resursi un tam līdzīgi, bet saskaņošana notiek, un tāpat kā līdz šim, tad faktiski tiks pieņemti tie pieteikumi EPSI, ja, un klāt vienotie dokumenti ieskanēti ar elektronisko parakstu un tam līdzīgi, lai vienkārši veicinātu to procesu. Jā, lai tas neapstātos, lai, piemēram, ka mēs kaut ko tur nevaram saskaņot, vai mums pēkšņi sistēmas pakarās, vai vienkārši darbība notiek. Ja? Un attiecībā uz šiem plāniem, ko varbūt gribētu piebilst pie ieaudzējamām platībām, tāpat kā iepriekš vienojam klāt papildus dokumentus, eksplikācijas un tādas lietas. Varbūt, ja meža dienestam būs šis jaunais intervenciju plāns saskaņots, un tur ir vienkārši tikai plāns bez kaut kādiem pielikumiem, bet tie pielikumi, ko cilvēks ir gatavojis un tam līdzīgi, kas noder pēc tam rindošanai un citām lietām, ka to pēc tam mūsu EPS sistēmā var vienot klāt. Tas it kā būtu no Lada puses. Jā, paldies, Jāni. Man viens jautājums, ko es pats nepastāstīju, bet varbūt jūs varat nokomentēt.
Ja nu gadījumā ir šī rindošana, es zinu, ka ir mainījušies nosacījumi rindošanai. Kas notiek, ja vienā brīdī ir vairākas personas, kurām ir vienāds punktu skaits? Man šķiet, ka šajā periodā tie būs nedaudz citādāk nosacījumi, ko darīt tajos gadījumos, ja ir vienāds punktu skaits, nekā tajā iepriekšējā periodā. Noteikumos, ja nekļūdos, man tā liekas, bija tāpat, mēs skatījāmies meža pieteiktās platības un saņem tos atbalstus. Ja? Bet man tā liekas, tā gradācija, ka būs tomēr. Jā, šajā gadījumā ir runa par pieteikto platību un vai īpašnieks ir saņēmis iepriekšējā periodā atbalstu. Tad priekšroka būs tam, kurš nebūs saņēmis iepriekšējā periodā. Jā. Tur vēl jautājums varbūt būs, cik daudz tagad būs to gribētāju vai ko, bet spriežot pēc iepriekšējās kārtas, kad bija maza summa un diezgan daudz to gribētāju, faktiski pēc tam skatoties tos rindošanas punktus, pēc koeficientiem, ja mēs viņus rindojām, tad tur nebija tā, ka faktiski kaut kādiem tur dublējas vai tam līdzīgi, ka ir vienādi. Tomēr uz tām platībām un pieteiktajiem tur cilvēki liek skaidrus aiz komata un tā gradācija ir. Jā, paldies. Sudrabs kundze, vai jums ir kas, ko piebilst, painformēt par ko? Jā, es vēl gribēju apliecināt to, ka mums ir 3 šo plānu iesniegšanas veidi. Tas ir parakstīts dokuments, ko iesniedz. Mēs saskaņojam un saskaņot parakstītu dokumentu jums atdodam atpakaļ, ko jūs ieskanējat un sniedzat EPSI. Tad ir otrs variants, kad ir dokuments ar elektronisko parakstu, tad šis saskaņojums tiek nodrošināts elektroniski un jums tiek atgriezts atpakaļ. Un trešais variants ir, protams, tiešsaistes sistēma Valsts meža dienesta GIS sistēmā. Programma šobrīd jau ir izstrādāta. Cerams, ka decembra sākumā viss strādās un viss būs pareizi un viss būs labi. Ir iespēja arī pievienot pie katras aktivitātes visus nepieciešamos dokumentus. Programma ir izstrādāta tā, kad iesniedz par šiem darbības veidiem, jaunoču retināšana, atjaunošana vai ieaudzēšana. Uzreiz tiek piedāvāts arī izvēlēties tās 3 agrotehniskās kopšanas. Tad es vēl varbūt par noteikumiem gribēju pateikt to, ko ne Arnis, ne Iveta nepateica, kas varbūt ir mainījies no iepriekšējās reizes. Ir punkts nodefinēts, kad zemes vienībā, kurā jūs plānojat intervenciju, ir jābūt derīgai meža inventarizācijai. Tas nozīmē, ka arī ieaudzēšanas gadījumos, ja jums valsts zemes dienestā ir reģistrēts mežs, tad šim mežam ir jābūt inventarizētam, lai pretendētu uz ieaudzēšanu. Ja meža nav, viss kārtībā, bet ja mežs ir, viņam jābūt inventarizētam. Šai inventarizācijai jābūt derīgai plāna saskaņošanas brīdī. Bet, ja tas ir, protams, saistīts ar ciršanu, tad arī ciršanas brīdī tam ir jābūt derīgai. Tas ir viens, ko es gribēju pateikt, un otrs, tas, kas ir būtiski mainījies, punkts par sodu reģistru, kad, ja pretendents ir administratīvi sodīts, ja iepriekšējā periodā bija tikai nosacījums, ka sodam jābūt samaksātam, tad šajā periodā ir nosacījums, kad sodāmībai ir jābūt dzēstai un administratīvajam sodam. Sodāmība saglabājas 1 gadu un arī brīdinājums, ja viņš ir reģistrēts soda reģistrā, ir sodāmība. To es gribēju atgādināt. Un, protams, par visām nomaiņām un atjaunošanām pēc katastrofām ir jābūt šim VMD atzinumam par to, kad mežaudze ir iznīcināta. Šis atzinums būs, tie 2 veidi, vai sanitārais VMD sanitārais atzinums, vai arī atzinums atzīšanai par neproduktīvu. Tad īpašnieks vēršās ar atbilstošu iesniegumu dienestā, un valsts nodeva par šo atzinumu ir 15 eiro, un šis atzinums ir kā pamats, lai saņemtu šo atbalstu. Arī tajos gadījumos, ja teiksim, tā ir jaunaudze un nav nepieciešams ciršanas apliecinājums šīs jaunaudzes novākšanai, bet atzinums ir tas dokuments, uz kā pamata ir tiesības pretendēt uz šo atbalstu. Tas attiecās gan uz sausumu, gan arī uz
to mazo mežaudžu dzīvnieku bojājumiem un arī tajos gadījumos, kad apliecinājums nav nepieciešams. Varbūt tas bija tas galvenais, ko es vēl gribēju papildus pateikt. Jā, paldies, un es atgādināšu arī to, kad projektu par atjaunošanu pēc dabas katastrofām var pieteikt arī tad, ja jūs jau esat saņēmis Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu nocirt šo te mežaudzi, bet jūs vēl neesat iestādījis. Tātad, ja ir bijis apliecinājums un nocirsts, tas nekas, jūs varat pieteikties arī uz atbalstu, ja jūs vēl neesat iestādījis. Un droši vien, ka tas attiecas arī uz neproduktīvu audžu nomaiņu, ja ir bijis ciršanas apliecinājums, atzinums, atzīt par neproduktīvu audzi, un tad nesat to iestādījis, tad jūs varat pieteikties, vai Zurovas kundze tā? Jā, tas tā ir, un arī gribēju papildināt, ka līdzīgi ir arī ar baltākšņu nomaiņu. Baltākšņus ir nocirsts, un viņš ir bijis vismaz 30 gadus vecs, nav vēl atjaunošanas termiņš iestājies, tad jūs arī varat pretendēt uz šo atbalstu par baltākšņu vai blīgsmu nomaiņu, jo informācija par mežaudzes iepriekšējo sugu sastāvu mums ir saglabāta Mežavalsts reģistrā pie iesnieguma. Jā, varbūt kādam šī informācija, arī šis knipiņš arī noder. Tā, tad varbūt ķeramies tagad klāt pie jautājumiem, un es iešu pēc kārtas, ja es kādu izlaižu, tad lūdzu rakstiet, vai kolēģi man atgādiniet, ja es kaut ko esmu izlaidis. Pirmais jautājums ir no Ineses. Labdien, pārstāv uzņēmumu, kas nodarbojas ar oglekļu kredītu projektiem, vai saņemot labu finansējumu lauksaimniecībā neizmantotā zemes apmežošanai, tas neizslēdz iespēju šīs apmežotās platības iekļaut oglekļu kredītu projektā, kas certificēts atbilstoši vēru prasībām un iegūt oglekļu kredītus. Paldies! Šis droši vien nav jautājums, kas attiecas uz pašu projektu realizāciju. Es tik varu nokomentēt no savas pieredzes. Vismaz manā līgumā, ko es esmu noslēdzis par oglekļa kredītiem, par to platību, kur es esmu meža ieaudzējis, šāda aprobežojuma nav. Tas droši vien ar to ir jārunā ar to kompāniju, ar kuru jūs slēdzat līgumus par šo te oglekļa kredītu noteikšanu un tiem nosacījumiem, kādu tālāk viņus pārdodot, bet cik es zinu, vismaz daļai kompāniju šādu ierobežojumu līgumos nav. Bet tad jārunā droši vien konkrēti par kādu kompāniju tur ir stāsts. Es nezinu, vai kāds kolēģis vēl varēs šo nokomentēt, jo tas īsti neatiecās uz šo te kārtu, atbalstu kārtu. Bet no manas pieredzes, ka tas neierobežo, nav tādu uzstādījumu. Vismaz iepriekšējā vērs standartā, cik es zinu, tādu nosacījumu nebija. Ja jaunajā standartā varbūt kaut kas ir, bet es to te nevarēšu nokomentēt. Ja kāds varbūt zina vairāk, tad varat arī čatā ierakstīt. Tad ir jautājums, cik liela ir valsts budžeta daļa, droši vien domāts šajā finansējumā, kāds ir pieejams, varbūt jūs varētu. Patiesībā ir tā, ka lielākā daļa ir valsts budžeta daļa, bet tas ir tas jautājums jāprecē varbūt tās, jo visa kopējā publiskā finansējuma 85% ir ES daļa un 25% valsts daļa. Bet laikam jautājums ir domāts vairāk par to, cik ir šis valsts budžets piedalīts klāt vispār šīm abām intervencēm. Un tas, lielais vairums ir valsts budžets. Bet ir arī labā ziņa, kad pat ja šobrīd neizdosies šo pārgrozīt, tad no 26. gada mums ir iespēja ar šo naudu daudz elastīgāk atbilstoši kaut vai tiem pašiem stādu vai tad katra, varbūt kārta, kad izsludināt ir kurā brīdī, kad cik ātri var realizēt šos projektus un tad elastīgāk ar šo finansējumu. Šobrīd tas, kamēr nav komisijas atbildi, ir diezgan viss tā stingri, es teiktu, ka mēs īsti nevaram tur neko padarīt. Bet tās ir pietiekami liels, jo bez valsts finansējuma šīs abas intervences būtu ar ļoti, es teiktu, nepietiekam finansējumu. Jā, paldies, bet vēlreiz atgādinām, jūs
tos, kuru projekti tiks apstiprināti un kur būs sekmīgi realizēti atbildīs visām prasībām, tas neietekmē. Nekādā mērā tieši tā. Jā, tas ietekmē to, cik mums šajā periodā vispār kopumā nauda varētu būt. Bet šeit varbūt, Ivet, jūs varētu pateikt, kas ir plānojis uz priekšu, vai mēs tagad katru gadu varam sagaidīt 8 miljonus ritināšanai, līdzvērtīgu apjomu, neproduktīvu audžu nomaiņai, nomaiņai pēc dabas katastrofām, pareizāk sakot. Kā tas pašlaik izskatās uz priekšu? Principā pēc tā finansējuma, kas mums ir pieejams, ja mēs tur nezaudējam neko, tad ir diezgan līdzīgi tie finansējuma apmēri. Uz periodu beigām ir nedaudz mazāk, bet mēs esam pēc tā 26. gada diezgan atvērti to, piemēram, sludināt gadā 2 kārtas ar mazāku finansējumu, bet tas varbūt arī nav maz tik liederīgi. Principā tad mēs esam jau elastīgāki. Bet vispār finansējums ir diezgan līdzvērtīgs, tā skatoties uz periodu griezumā pa gadiem. Jā, līdz ar to pašlaik, kā tagad moderni teikt, pirmšķieta, katru nākamo gadu, 24. un 25. varētu būt kārta ar līdzīgu finansējumu apmēru, kāds ir pašlaik, ja? Tā mēs varam. Jā. Jā, tātad es negribētu šos, Kariņa kungu vārdus atkārtot, ka tik daudz naudas mums nav bijis nekad, jo tas parasti labi nebeidzās. Bet pašlaik izskatās, jā, ka tas finansējums tiešām ir ievērojams šajā periodā līdz 27. gadam. Tā. Ejam tālāk. Vai īpašniekam katastrofu gadījumā jāraksta 2 intervenču plāni, viens atjaunošanai, otrs agrotehniskai kopšanai? Jāraksta 2 plāni. Visu var ietvert vienā plānā, paredzot atjaunošanu un 3 agrotehniskās kopšanas. Tā veidlapa atļauj šādu iespēju, tad tur ir saraksts ar visiem pasākumiem, mums vienkārši jāķiksē, jāraksta platība un gads, realizācija. Jā, un es gribu piebilst, ka iesniedzot šo plānu sistēmām vispār ir jāizvēlās tikai nogabali, varbūt jāprecizē platība, ja viņa ir savādāka nekā Meža valsts reģistrā un jānorada termiņš, un kļūdas pielaist plānā ir daudz minimālākas. Un ja neveicās ar šī plāna ievadīšanu, teiksim, mājās vai neskaidrības, vienmēr var ņemt savus piekļuvas rekvizītus un arī doties uz mežniecību, kur palīdzēs to ievadīt. Katrā ziņā tas ir stipri ērtāk nekā braukāt ar šiem dokumentiem uz priekšu atpakaļ. Tas tā, vienkārši ieteikums. Jā, un es redzu, Kupja kungs arī ir nokomentējis tieši tā. Tad var vienā šajā te intervenču plānā to paredzēt. Nauda gan ir tā kā no 2 kabatām, un rezervēta nauda ir atšķirīga apjomā katrā kabatā, bet, principā tas ir viens intervenču plāns, kurā to var ierakstīt. Tad ir jautājums, kādam no valsts meždienas pārstāvjiem paredzēta jaunaudžu kopšana, kura pirms 4 gadiem atjaunota stādot. Tātad pirms 4 gadiem audzi atjaunot stādot, stādīšanas apjoms minimāli noteiktais, piemēram, 2000 gabalus hektāru. Noteikts, ka jaunaudžu retināšanas laikā ir jāsamazina vismaz par 500 gabaliem uz hektāru. Dabā pa šiem 4 gadiem ir daudz dabiski ieaugušu koku, kas sasniedz vismaz šos nepieciešamos 500 gabalus hektāru. Nereti nāk saskarties ar mežiem, kad bez apskates dabā sniedz atbildi, ka mežos reģistrā taču jau ir minimālais koku skaits un samazināt nav iespējams. Ko šādā gadījumā darīt? Vai jāmaina mežos reģistrātu, vai arī mežiem tomēr jābrauc un jāskatās dabā, nevis jābalstās uz mežos reģistrātiem? Diemžēl viss nestrādā vienos. Paldies! Ko mēs varam atbildēt šim? Jā, jautājums ļoti garš, kāds ir ļoti uztraucies par VMD mežziņu darbu, par to nebūtu jāuztraucās. Mēs arī pie izvērtēšanas nepieejam tik birokrātiski. Iepriekšējos noteikumos mums bija noteikts, ka jābrauc noteikti uz mežu pārbaudīt šis plāns. Šajos noteikumos tas ir elastīgāk. Mežziņas pats pieņem lēmumu, vai ir risks un jābrauc pārbaudīt šī platība, ja viņi var izvērtēt kamerāli un pārbaudīt, pieņemt lēmumu, nebraucot uz mežu, bet īpašniekiem nebūtu par to jāuztraucās. Bet, ja dabā ir sasējušies klāt, un galvenais ir nevis, kas ir reģistrā, bet kas ir dabā, vai ne?
Jā, un es gribētu arī teikt to, ka ir mums mainījušies koku ciršanas noteikumi ar minimāli nepieciešamo koku skaitu. Šis minimāli nepieciešamais koku skaits ir samazināts, un tie 500 koki ir noteikti visos gadījumos ir tur. Un mēs šajā periodā mēs tā kā fokusējamies uz rezultātu, pārbaudam rezultātu, tik lielu uzmanību nepievēršot sākotnējai informācijai. Un varbūt arī par šo jautājumu vēl drusciņi gribēju paturpināt. Attiecībā par ieaudzēšanu un dabiski ieaugušajām platībām gribēju atgādināt, ka atbalstu maksā par platību, kurā ir veikta darbība, un ja, piemēram, tur ir dabiski aizaugusi pļava, un jūs tā iestādiet tur, teiksim, 0,3 hektārus, un hektārs tur ir dabiski izaudzis, protams, jūs nevarat pretendēt uz atbalstu 1,3 hektāru platībā, bet tikai uz to 0,3. Jebkurā gadījumā jums ir iespēja samazināt šo koku skaitu, izcērtot vai izkopjot vai veidojot koridorus un iestādot minimāli nepieciešamo koku skaitu uz hektāru, lai viņi atzītu par stādītu un pretendēt tādā veidā, bet nevar būt tas, kad jūs gribēsiet saņemt atbalstu par platību, kurā jūs neesat šo stādīšanu veicis. Zurubs kundze, man ir precizējuši jautājums. Ja man ir šāda te aizaugusi platība, kurā aug 1000 īpaņu uz hektāra, un es piestādu klāt tos 1125. Tad viss ir kārtībā, tikai vienmērīgi pa visu platību. Jā. Ir tas punkts, kas pasaka, ka atbalsta platībā nevar iekļaut neraksturīgas platības, kas lielākas par 0,1. Un šeit tas punkts perfekti darbojās. Jā, ejam pie nākamā jautājuma. Vai lauka atbalsta dienas darbiniekiem šajā kārtā būs iespējams izvērtēt E2 un E3, ja tā saucamās kūdras augsnes? Ja arī kā īpašnieks varētu pārliecināties, ka viņam ir šīs te kūdras augsnes, jo pirmkārt par to dot papildus punktus, otrkārt kūdras augsnēm netiek piemērot nosacījums par ballēm. Jo kūdras augsnes parasti ir auglīgās par šiem 3 ballēm, un viņas ir izdalītas atsevišķi. Krūmāji un kūdras augsts ir izdalīti atsevišķi, viņas neiet pie tām platībām, kur ir 30 baļu ierobežojums vai 5 hektāri auglīgākām audzēm. Jā, vai var nokomentēt par tām kūdras augsnēm, vai varēs pārskatīt? Par šito tagad faktiski mēs tagad gatavojot metodikas un tam līdzīgi mājaslapā ievietosim informāciju, un vietnē Geolatvija LV tagad ir augšņu, tur ir gan augšņu kartes, tur arī kūdras augsnes un tur arī erodētās augsnes nodalījumi. Ja? Un pēc īpašuma vai kadastra numura tur faktiski var meklēt, zūmojot un tam līdzīgi, un tad atrod to vienību, kurā ir ar apzīmēm. Ja? Varbūt mēs vēl klāt pieliksim apzīmējumus, kur ir tie, bet kaut gan tur jau pie tiem augšņu veidiem parādās, ka tas ir E1, E2, E3 vai arī T burti, kas nozīmē, ka tās ir kūdras augsnes. Un tad faktiski tur skatoties pēc tiem plāniem, mēģināsim rēķināt proporciju un tam līdzīgi un piešķirt punktus. Bet par to pārliecināties līdz šim tas nebija iespējams. Jā, tagad tajās kartēs ir tā erozija, kūdras augsnes ir. Krūmiem vienīgais krūmi tur neparādās, krūmus tad gan vajadzēs eksplikāciju, ieaudzēšanas plānu, un pēc tam mēs pēc tiem veciem datiem tad parasti mēģinam tur saskaitīt, sasummēt tās pēc apzīmējumiem krūmu platības un rēķināt proporciju. Jā, paldies, tātad varēs. Nākošais jautājums. Labvakar, cik ilgā laikā lauka atbalsta dienas dos atbildi par konkursa rezultātiem? Konkursa rezultātiem tā mums pēc noteikumiem vismaz līdz šim bija, ka 3 mēnešu laikā mēs pieņemam lēmumus. Tas ir lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ, un rindošanas punkti parasti parādās daudz ātrāk. Jā, kaut puse no termiņa, kaut pusotras mēnesis varētu būt atkarībā no pretendentu skaita. Ja tie būs pāris simti pieteikumu, tad, protams, mēs to izdarīsim ātri. Ja tie būs tagad uz tādām summām 1000, tas varbūt mazliet aizkavēs to visu procesu. Bet 2 mēneši varētu būt tas termiņš, līdz 2 mēneši. Jā, paldies. Protams, no mūsu puses mēs arī aicinām iespēju robežās pēc iespējas ātrāk izvērtēt, ņemot vērā, ka tas realizācijas termiņš ir toreiz gan īss. Jā, nākošais jautājums valsts meža dienestam. Visticamāk, ja ciršanas apliecinājums izsniegt uz vējgāzi, izlases sanitārās cirtas veidā,
Tad sanitāra cirta izlases veidā, bet cērtot būs lieli vienlaidus atvērumi, izcirtumi, kurā brīdī jāsauc mežziņas, kas atzīst, ka ir tas, kas ir. Jā, vispirms es gribētu pateikt, ka sanitārās izlases cirtas veidā nevajadzētu veidoties vienlaidus izcirtumiem, tā ir sanitārā cirta pēc VMD atzinuma, kas ir patiesībā kailcirte. Un tad ir šis atzinums, ja ir izlases cirtas ar nelieliem tādiem atvērumiem, tad tā nav tā platība, uz ko var pretendēt. Ir sanitārā cirta pēc VMD atzinuma, kas ir kailcirte, kad nocērt to, un tad to izsniedz gadījumos, kad mežaudze ir iznīcināta. Izlases cirta izsniedz gadījumos, ja mežaudze nav iznīcināta, un tad šāda platība nepretendē uz atbalstu. Ja es arī nesapratu to jautājumu īsti. Jā, varbūt, ja izdodas pieprecizēt, tad vēl var ierakstīt, bet protams, zinām, atvērumu jau tiek pieļaut arī veicot sanitāro izlasi. Nē, tas ir pieļaujams, jā, bet tad tie nav izcirtumi. Mežaudzei ir jābūt iznīcinātai. Ja ir pēc tam kaut kādi vēl dabiskie apstākļi un tur kaut kas tiek piegāsts vēl klāt, tad ir jāmeklē šis atzinums, kas apliecina, ka šī platība ir iznīcināta konkrētas dabas katastrofas rezultātā, un tad šī platība atbilst šim, bet vienkārši ar izlases cirti tur tā kā nesanāk. Es arī nesaprotu tā īsti to situāciju. Jā, varbūt var jums nosūtīt konkrēti, varbūt arī uz e-pastu, ja pēc tam vēlas kaut ko pieprecizēt. Varbūt tas jau nav noslēpums lilija.sudraba@vmd.gov.lv. Šādu e-pastu droši vien precizējuši jautājumu var aizsūtīt. Bet es domāju, ka šī vairāk ir teorētiska situācija. Ja ir praktiska situācija, tad ir jāmeklē atbalsts, atbildi pie mežziņa vai mežniecībā. Jo tā teorija ir viens un praksa ir kaut kas cits. Jā, tad nākamais jautājums. Ja mežziņas nepiekrīt kāda nogabala paredzētāja aktivitātei maipā, vai viņš izņem ārā konkrēto nogabalu, vai ir jāsniedz jauns intervences plāns? Mums ir paredzēts tāda kārtība, kad izvērtē katru nogabalu, katru darbību un saskaņo katru darbību. Ja kāds no šiem nogabaliem netiek saskaņots, tad tas intervences plāns tiek saskaņots daļēji, un reizē ar šo saskaņojumu īpašnieks saņem lēmumu, kurā ir pamatots atteikums. Nav jāsniedz pa jaunu vēlreiz. Var noraidīt visu plānu, ja, piemēram, nav derīga inventarizācija vai ir sodāmība administratīvā, jeb arī var noraidīt atsevišķas darbības vai atsevišķas nogabals, ja tie neatbilst kaut kādiem kritērijiem. Jauns plāns nav jāsniedz. Jā, tātad nav jāveido jauns plāns. Nākošais jautājums par šī intervences plāna noformēšanu. Kā pie vienas aktivitātes pievienot vairākus nogabalus, sakopēt ailītes un secīgi pievienot apakšā, vai tās aktivitātes, kurās nav plānotas darbības no maipa, var dzēst ārā? Es domāju, ka tas ir vairāk tehnisks jautājums. Meža valsts reģistrā, reģistrējot šo plānu, jūs vienkārši izvēlaties to darbības vai aktivitātes veidu, atjaunošana, jaunaudžu retināšana vai ieaudzēšana, un jums izvēles veidā tiek piedāvātas visas tās, kuras jums ir atbilstošas, tās jūs izvēlaties un aizpildat. Tās, kuras nav, tās jums arī nav jāaizpilda. Un patiesībā iesniedzot papīra formātā arī palieliniet šo ailīšu skaitu apakšā, ja jums ir jaunaudžu retināšana uz 10 nogabaliem, un tos atlikušos, tas ir tehniskais, vai viņi dzēš ārā, vai viņas neaizpild, man liekas, tur nav liela nozīme. Visus šos
papīra formātu vai e-dokumenta meža apsaimniekošanas plānus mēs tāpat ievadīsim sistēmā, ja īpašnieks to būs iesniedzis, izvēloties šo iesniegšanas veidu, un viņi tāpat tiks nodoti, informācija tiks nodota EPSim, un cerams, tā kā jūs iesniegsiet projektu, šī informācija jums jau būs priekšā. Ja nebūs, tad jūs pievienosiet to plānu. Jā, paldies. Nākošais jautājums specifisks par Gājas Nacionālo parku. 4 hektāru platībā tika veikta sanitārā cirta egļu mežā, bet mežziņas lika atstāt visas vecās eglis, kurās ir izgrāzts. Vai var šai platībai zem šīs programmas mainīt valdošo sugu, iestādot bērzu vai priedi nocirsto koku vietā? Šāds te āķīgs jautājums. Protams, jautājums ir specifisks. Droši vien, kad ir jāskatās arī individuālie apsaimniekošanas noteikumi. Gājas Nacionālā parka īpaši aizsargājumām teritorijām ir ļoti specifiskas prasības katrā teritorijā. Es 100% neņemos apgalvot, bet ja tas nebūtu Gājas Nacionālais parks, tad, protams, jūs šo egļu vietā varētu stādīt bērzu vai priedi, ja tas meža tips to atļauj. Priedi kā drīkst stādīt, bet ja tur ir bijusi egla, tad jāskatās damaksnī, protams, var stādīt, bet ja tas būs vēris, tad ir jāpadomā, vai tā priedi tur būs liederīga. Bet par Gājas Nacionālo parku, es vienkārši neuzņemos, es varu kļūdīties, varbūt tur ir kaut kādi specifiski nosacījumi. Jā, šis būtu tas gadījums, kad audze atbilstu neproduktīvas audzes kritērijam, jo dzīvotspējīgo koku šķērslaukums būtu zem kritiskā. Droši vien tas ir šis te gadījums. Protams, tad mežaudze ir atjaunojama, vienkārši jāskatās, vai ir pieļaujama. Varbūt ir kaut kādas zonējums, kur ir kaut kas īpaši pateikts. Tas būtu pēc neproduktīvu, par audžu nomaiņu, bet iespējams, ka cilvēks šeit ir sanitāro vienlaidis cirti domājis, un tad jau tā ir atjaunošana pēc dabas katastrofām. Jā, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, šajās teritorijās, īpaši aizņemtas dabas teritorijās, tur vēl bija jādabū saskaņojums arī ar Nacionālā parka administrāciju. Tur ir dažādi nosacījumi, jo ir zonējumi, kur neļauj stādīt, ir zonējumi, kur neatļauj svežzemju sugas. Mums tās aizsargājumās teritorijas ir ļoti daudz, un ja tu pats nedzīvo tajā teritorijā, tad, diemžēl, arī nezinu tos specifiskos nosacījumus. Kāds tad risinājums, ko cilvēkam darīt? Rakstīt maiku, vērsties pie mežziņa, un tad mežziņas pateiks, var vai nevar? Mežziņas, kur teritorijā tas Gājas Nacionālais parks atrodas, droši vien to perfekti pārzina. Bet, jāskatās, ja tas saskaņojums vajadzīgs, tad pajautāsim uz papildus informāciju, lai iesniedzat šo saskaņojumu. Jā, nākošais jautājums ir atbildēts par to, cik ilgā laikā dos atbildi par konkursu rezultātiem. Tad jautājums no Riharda, vai Valsts meža dienests plāno kādu skaidrojošo pamācību, video prezentāciju, kā veikt dokumentu iesniegšanu GISA sistēmā? Jā, mums ir plānotas video pamācības, kad uz šo programmas pieejamības brīdi būs arī video pamācība, kā iesniegt šo plānu Meža valsts reģistrā. Jā, Andris prasa, ja paredzēta meža ieaudzēšana, bet to nevar realizēt līdz 25. gada 1. aprīlim stāda nepieejamības dēļ, tad projekts jāatceļ, ja to var pagarināt. Te varbūt ir sajaukti termiņi, tas 25. gads, tur bija kā tas gala termiņš retināšanai. Ieaudzēšana faktiski ar ieaudzēšanu un agrotehniskajām kopšanām ir līdz 27. gadam. Tā kā, ja cilvēkam nebūs pieejami stādi, viņš pagarina uz 26. gadu, un tad varbūt veic tās vairākas agrotehniskās kopšanas un izpilda projekta saistības. Tātad precizējam, šīs te pirmais posms stādīšana arī var tikt paredzēta ilgākā periodā. Ne tikai līdz 25. gada 1. aprīlim.
Jā. Nē, nu, kur mēs te runājam, ka ir nostājas to, ka apgūstam to finansējumu un tāpēc veicam visu ātrāk, jā, bet attiecībā uz tām agrotehnikām un stādīšanām tur ir tas termiņš 27. gads. Jā, nu, uz agrotehnikām tikai 27. stādīšanām, tāpat 25. 25. Jā. Jā, tā es kaut ko jaucu. Jā, nu lūdzu, varbūt šo tad, kamēr mēs atbildam vēl uz jautājumiem, noprecizējiet, vai tad tiešām paliek 25. gads 1. aprīlis arī uz stādīšanu, vai tur ir citi termiņi. Ejam tālāk. Nomainot mežaudzi var stādīt tīraudzi, ne tikai priedi. Jā, tikai ieaudzēšanai tiek prasīta mistraudze vai priežu tīraudze. Visos pārējos gadījumos tā ir īpašnieka izvēle. Un netiek prasīta arī iepriekš norādīt sugu, ar kādu tad taisās atjaunot. Viņai vienkārši jābūt piemērotai konkrētiem meža tipam. Nākošais jautājums par administratīviem sodiem. Ja ir saņemts administratīvais sods, piemēram, par latvāņiem, ka tie ir iznīcināti, ja drīzāk nav iznīcināti, taču sanāk, ka nevar pretendēt uz atbalstu, ja gads nav pagājis. Manuprāt, tur bija citi. Administratīvais sods tikai pa meža likumā minētā pānta punktiem, kas saistās ar termiņā neatjaunotu, termiņā nekoptu, patvaļīgu koku ciršanu un tam līdzīgi. Par latvāņiem vai ātrumu pārkāpšanu šie sodi noteikti nedarbojās uz šo atbalstu. Jā, paldies. Jā, nu te ir kolēģi jau atbildējuši par to pirmo jautājumu, kas bija saistībā ar to, vai var pretendēt, izmantojot Eiropas un valsts atbalstu apmežošanai arī uz CO2 kredītu saņemšanu. Nu, te kolēģi saka, ka ne Verā, ne Gold standartā šādu prasību, ja ierobežojumu nav. Tas bija komentārs. Tad Mikus prasa pēc mežsarga un meža patlogu apmeklējumu tik konstatēts egļu 8 ogļu izgraudas. Vai var pieteikties intervencijai LA 7 zem punkta ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu meža atjaunošana agrotehniskā kopšana? Nu, ja ir sanitārais atzinums, tad varat. Jā, jo zem šīm katastrofām tagad ir arī kaitēkļi un slimības, bet nav dzīvnieki. Jā, dzīvnieki ir zem neproduktīvām audzēm. Jā, joprojām. Tur 6 metriem un virs 6 metriem tur zem kritiskā šķērslaukumā jābūt dzīvotspējīgo koku apjomām. Tā kā, jā, atbilde ir, ka ja jūs saņēmāt no Valsts meža dienas sanitāro atzinumu, tad jūs varat pretendēt arī uz atbalstu pēc dabas katastrofās cietušo mežaudžu nomaiņām. Viens īpašnieks, bet vairāk īpašumu, vai katram īpašumam savs iesniegums? Jā, katram īpašumam savs intervenču plāns. Jā, konkrēta atbilde. Vai varat lūdzu ielikt čatā saiti, kurā var atrast projektu atlases kritērijus, par ko tieši un cik daudz punktus piešķirt? Tas ir lauka atbalsta dienas mājaslapā, bet jā, varbūt, ka varat. Jā, es esmu ielicis noteikumu saiti, bet mēs mājaslapā arī papildināsim tagad pie mūsu rokas grāmatas par pieteikumu aizpildīšanu un automātiski aprēķinu, tagad tas viss arī būs papildus pieejams. Bet pagaidām zemāk ir iekopēta noteikumu saiti. Esmu jauns čalis bez pieredzes ar 30 hektāriem meža. Rakstīšu projektu pirmo reizi, kur vispār atrast kādas norādes, kā tas jādara. Nu, teikšu, intervenču projektu uzrakstīt, protams, nav ļoti lielas problēmas, viņš ir ļoti vienkārši pašlaik kļūst. Es, protams, nezinu EPSI, vai tur būs pamatojumi jāraksta, kā bija iepriekšējā, un apraksti garāki, pieņemsim, izcirtīšu 500, likvidējušu 500 konkurējušos kokus, vai nebūs. Bet, varbūt, ka varam atbildēt šo jautājumu, vai būs kaut kāda. Jā, ja tagad to cilvēku tas jautājums interesē, viņš var paskatīties mājaslapā kaut vai atvērt kādu vecos pasākums, kas ar 8. kodu gāja, kur ir jau vecās rokas grāmatas, faktiski jau jaunā forma īpaši nemainās, jā, tur pat man tā liekas ir mazāk to jautājumu un aizpildāmo kritēriju, tā ka faktiski tur arī ir
video pamācība īsti nav, bet man tā liekas, mēs arī plānojam drīzumā ielikt video pamācību, kā būs vispār tā aizpildīšanas process. Vēl es gribēju papildināt, ka ir mums meža konsultācija pakalpojumu centrs, kuri noteikti var palīdzēt. Un ir arī droši vien kaimiņi vai paziņas ar pieredzi, kas var palīdzēt. Pirmkārt, protams, jāsaprot, vai kāds no nogabaliem klasificējas šādam atbalstam, vai ir kāda platība, kur var apmežot un kur jūs vēlaties apmežot, jo tas ir labākais veids, kā to izmantot. Un tad, bet pats intervenču plāns, tur ir burtiski 3 ailes, kadastra numurs, nogabals, ko plānojat par sadaļām realizēt. Tur nekāda būtības cita nav termiņš. Bet jā. Tā kā paskatīties iepriekšējos rokas grāmatas un būs arī par jauno pamācība. Bet jā, mums ir arī meža konsultācija pakalpojumu centrs, mums ir meža kooperatīvs, mums ir arī kompānijas, kuras palīdz apsaimniekot mežu. Tā. Un, protams, ja ir kaut kādi jautājumi arī mums uz biedrību var droši pazvanīt. Mēs nekad nevienam neatsakām, esat mūsu biedrs, neesat mūsu biedrs. Mēs telefoniski arī varam atbildēt uz kādu jautājumu. Tā. Tālāk. Vai būs iespēja pagarināt, vai mēs šo jau neatbildējām, vai būs iespēja pagarināt projekta realizācijas termiņus? Droši vien, ka neatbildējām vēl. Neatbildējām, bet līdz šim tas ir iespējams. Varbūt, ja tur noteikums paredz tādas lietas, jā, ka tur, piemēram, tur vienīgais varbūt vai tas ir starposms vai gala termiņš, vai tur pēc tam neveidojas kaut kādas sankcijas par to visu. Jā. Un attiecībā uz to, ko mēs jau runājām, es tagad atradu, publikācijā mums ir pateikts, ka 25. gads ir stādīšana un retināšana, un 27. gads tās klātnāk tās agrotehniskās kopšanas. Tas ir vienkārši vēstneša publikācijā konkrēti norādīts. Jā, tātad pagarināt nav vēlams, bet varēs savukārt 25. gada 1. aprīlis paliek kā gala termiņš retināšanai un stādīšanai. Agrotehniskā tātad līdz 27. gada 1. aprīlim. Jautājums par iepriekšējā periodā izdarītiem darbiem. Pēc kopšanas 13 gadus vecā audzē nomainīsies valdošā koku suga no melnaugsņa uz baltaugsni. Visdrīzāk iepriekš bija nekorekta formula. Vai šādā gadījumā sanāk, ka audze neatbilst nosacījumiem un atbalsts par izdarītiem darbiem nepienākas? Jūs variet pieteikt šādu 13-gadīgu baltākšņu mežaudzi uz jaunaudžu retināšanu, ja jūs rezultātā panāksiet baltākšņu nomaiņu uz citu sugu. Ja jūs retināšanas rezultātā šo nomaiņu uz citu valdošo sugu nevarēsiet nodrošināt, tad arī nebūs atbalsts. Es šo jautājumu varbūt sapratu nedaudz citādāk laika griezumā, jo sākumā bija uzstādījums par iepriekšējā periodā izdarītiem darbiem. Mums vēl pašlaik tiek realizēti arī iepriekšējā perioda pasākumi un izkopa audzi un tagad jāiesniedz pārskats, bet dabā tur ir baltauksnes, 13-gadīga baltauksņa audze. Kas tagad? Vai varēs saņemt atbalstu vai nevarēs? Jā, ir mainījusies suga un saskaņošanas periodā, iepriekšējā periodā bija valdošā suga melnāksnes, un tagad rezultātā ir baltāksnes. Mēs parasti rakstam paskaidrojumu, kad ir nomainījusies suga. Tikpat labi varēja būt apse un baltāksnes, kas vēl loģiskāks izskaidrojums, un parasti par šādām platībām samaksā atbalstu. Bet par jauno periodu, ja šāda mežaudze, ja viņa ir, kā mistraudze, kurā ir arī iespēja to baltāksni atkal nomainīt ar citu, tad arī šāda mežaudze var pretendēt. Bet par iepriekšējo periodu, ja ir objektīvi, ja saskaņošanas brīdī bija melnāksnes un rezultātā ir baltāksnes un tam ir kaut kāda izskaidrojuma rezultāti, tad mēs viņu atzīstam par atbilstošu. Tā, mums vēl ir kādi jautājumi, laiks gan tuvojas semināru noslēgumā, bet mēģināsim šodien atbildēt visiem. Labdien, nosacījuma atjaunošanai pēc sanitārās vienlaikus sirds ar atzinumu. Tātad
spriede dabīgi mākslīgi, droši vien jautājums dabīgi vai arī var dabīgi, vai tikai mākslīgi stādu skaits, mākslīgi, cik certificēts stādu skaits. Audžu nomaiņā arī neproduktīva egļu 50 gadu veca audze. Tā laikam divi jautājumi. Varbūt ar to pirmo, pēc vienlaidus sanitārās cirtes par atjaunošanu dabīgi mākslīgi, nosacījumi stādiem. Meža atjaunošanas noteikumi pasaka, un tas ir arī noteikumos pateikts, kad ir jābūt 75 stādītajiem, jābūt 75% no minimāli nepieciešamā koku skaita. Priedēji minimāli nepieciešamais koku skaits ir 2000 šobrīd, bija 3, tad rēķiniet 75%, tas arī prezentācijā. 1500 nekas nemainās. Jā, protams, šiem stādiem ir jābūt atbilstošiem noteikumiem. Priede mums vispār ir tikai certificēta augstākās kategorijas. Viņa nevar būt ar iegūs vietu zināmu. Tas ir tikai specifiskos gadījumos, kad kaut kas tāds pieļaujams. Tā tad ir jābūt visiem certificētiem. Un stādu skaitam jābūt 75% no 2000. Dabiskais koku skaits tad tur nav ierobežots, vienalga cik. Jā, tā varbūt ir nedaudz atšķirība no iepriekšējā periodā, jo iepriekšējā periodā vienu brīdi bija atbalsta intensitāte atkarīga no tā, kāds stādāmais materiāls tika izmantots. Ja izcelsme bija zinām, bija zemāka procentu likme. Jā, šajā periodā ir vienkārši jābūt atbilstošiem tiem MRM nosacījumiem. Stādi ir jāpērk un jābūt certificētiem, jābūt iegādes dokumentiem, jābūt izcelsmes dokumentiem. Un tie visi jāpievieno pārskatām. Tātad kategorijai nav nozīme šajā periodā, lai saņemtu atbalstu. Protams, ir nozīme reģionam. Jūs nevarat iestādīt austrumos rietumu izcelsmi. Tur jāskatās, vai atbilst konkrētam reģionam. Protams, arī dara ievesties tādi, bet arī šiem ievestajiem stādiem ir jāatbilst prasībām, kas ir no citām Eiropas valstīm, no trešajām mēs vairs tā kā neievedam neko, bet ja, teiksim, ir bērs vai egle, tad ir šai kategorijai jābūt atbilstošai. Tātad vismaz 1500 priedes, iegādi apliecinoši dokumentu, maksājuma uzdevums, kas būs jāiesniedz tālāk, lai saņemtu atbalstu, egle bērs 1125, tātad 1125 vismaz stādīti, un tad ir stādīta meža audze. Audžu nomaiņā arī neproduktīva egle 50 gadi vecai audzei. Cik man nāk prātā, vienīgi 50 gadu veca egļu audze, ja tur nav kaut kādi bojājumi vai kas, tad viņi vienīgi varētu atbilst neproduktīva audzei pieauguma dēļ, respektīvi, ka tur nav ļoti mazs pieaugums. Tad ir koku ciršanas noteikumos tas punkts, kas pasaka, kā var noteikt, ka šādai audzei nav pieaugums. Tad viņi var atzīt par neproduktīvu un jāsaņemt atbalstu. Nomaiņot, citu versijas īsti tad neredz. Ja tur ir vēl varētu būt šķērslākums ir zem kritiskā, tad arī, ja ir retaini, tad arī. Tad arī tāda. Tā, ejam tālāk, kas mums vēl ir palicis. Mans jautājums netika atbildēts, vai variet lūdzu ieteikt, ko man darīt, lai likvidētu vai vismaz ierobežot izgrauzu un veiktu ilgspējīgu meža nomaiņu. Tas droši vien bija no tā Gaujas Nacionālā parka jautājums. Bet nezinot droši to zonu, kurā šis īpašums atrodas, tā atbildēt tieši, man liekas, ka īsti nav iespējams. Varbūt, kad tad var uzlikt e-pastā šo jautājumu konkrētu. Tad vajag konkrētu zemes vienības kadastra apzīmējumu un saprast, par ko iet runa, lai precīzi varētu meklēt arī noteikumos šo atbildi. Bija vēl pirms tam Arni izlaida vienu jautājumu par
par to, ka 3 mēneši jāgaida lada saskaņojumam, un tad jau pienāk vasara apmēram, pēc satura. Bet, manuprāt, vismaz iepriekšējā periodā bija tā, bet Jānis atbildēs precīzāk, ka tikko mēs iesniedzam projektu lauka atbalsta dienestā, varam uzsākt šo darbību, riskējot ar to, ka mums varbūt šo projektu saskaņos. Jā, arī čatā zemāk jau uz to jautājumu ir atbildējuši kolēģi. Tā kā faktiski, jā, cilvēks uzņemās pašisku, jā, bet es norādu, ka tie 3 mēneši tas ir tad, kad mēs pieņemam gala lēmumu, jā, bet tie rindošanas punkti, tie parādīsies iespējams ātrāk, un cilvēki varēs vienkārši tad droši realizēt, jā, protams, tur varbūt vēl kaut kādi nosacījumi juridiskām personām, ka varbūt, vai kaut kas tam līdzīgs, kādēļ nesaņem atbalstu, bet faktiski fiziski, ja viņš ir kvalificējies punktiem, tad viņš var, par 80% droši veikt darbības, jo finansējums pieteikt, tad nekas tur īpaši parasti reti, kad mainās, ka mēs nepiešķiram atbalstu. Jā, tātad vispirms LAD mājaslapā parādīsies piešķirtie punkti. Jūs redzēsiet, cik jums ir un sapratīsiet, vai jūs esat virs vai zemstrīpas, ja tur būs tāds konkurss. Bet realizēt var sākt uz savu risku jau tad, kad jūs šo projektu iesniedzat, negaidot rezultātu, uzņemoties savu risku. Precizējošs jautājums par to iepriekšējo jautājumu, kur bija teikts, ka cirta sanitāro izlasi, bet veidojās izcirtumiņi. Jā, šeit ir paskaidrots, droši vien tas ir vētras seku likvidācija, kad saskaņā rīkojumu varēja vispirms paņemt izlasi cirt un tad precizēt. Jā, es laikam uzreiz nesapratu to jautājumu. Protams, pie pārskata iesniegšanas tad precizē šo cirtas veidu, ja tā ir vienlaikus cirta, tad, protams, saņemot atbilstošu atzinumu, ka tā ir V-gāze, tad var pretendēt ar šādu platības atbalstu. Ja šis atzinums nav saņemts pirms tam. Jā, tātad var arī šiem daudziem maziem izcirtumiem. Tad Artis ir nokomentējis katram īpašumam savs intervences plāns, toties LAD pieteikumā var daudzus likt kopā. Vai tā Jāni ir? Šito te intervenciju plāns par katru īpašumu, bet plānus vienam tam pieteikumam var pieminēt vairākus. Protams, pretendentam varbūt jāizvēlas, ja viņam ir reģionāli daudz īpašumu un, piemēram, viņš zina, ka atvieglos realizāciju, ja, piemēram, viņš grupē pēc kaut kādām mūsu pārvaldēm, apmēram kaut kādām teritorijām, tad viņš var dalīt. Jā. Nākošais jautājums par punktu došanu. Tātad katram īpašumam savs intervenciju plāns. Taču kā tiks doti punkti katram kadastram atsevišķi, jo tomēr apvienot visus īpašniekus piedarošos kadastrus kopā. Jo punkti ir gan par pieteikto platību, tātad pieteikto platību konkrētajā kārtā, kā tas tagad. Tur ir tā, ka, ja, piemēram, tagad ir konkrēti skatās konkrētā pieteikumā, piemēram, ir kaut kādas mākslīgo platību īpatsvars vai tam līdzīgi, tad skatās uz to pieteikumu, bet kritērijos, kur ir, piemēram, kopējās īpašumā esošās meža platības vai kārtā pieteiktās platības, tad skatās pārējos pieteikumus, un tos tad summē, ja ir vairāki. Jā. Tad droši vien kā reaģēs valsts iestādes, ja paredzēta meža ieaudzēšana it kā melnrētā platībā, droši vien kaut kur parādās, ka tā ir melnrētā platība, ja zemnī atzinumā raksta, ka ieaudzēt var un nav nepieciešami tehniskie noteikumi. Tātad, ja ZMNI, Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma atzinums, kad nav nepieciešami tehniskie noteikumi, vai tas tiks ņemts vērā, un tad cilvēks var droši pretendēt. Mums laikam nav it kā melnrētas, it kā nemelnrētas, ja melnrācijas kadastrā ir reģistrētas drenu sistēma, slēgtā melnrācijas sistēma, tad platība ir melnrēta. Šī platība var būt izslēgta no melnrācijas kadastra, un noteikumu, kur tur tas punkts paredz, kad neatbalsta ieaudzēšanu melnrētās platībās ar slēgto melnrācijas sistēmu. Ja Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma atzinumā raksta, viņi parasti raksta, ja tas neietekmē kaimiņus, tad var pretendēt. Jā, šajos gadījumos var veikt meža ieaudzēšanu, bet atbalsts par šādu platību nepienāks. Bet vai nav tā? Papildināšu nedaudz šo jautājumu. Šobrīd ir tā, ka vienlaicīgi, var teikt, ar noteikumu apstiprināšanu arī strateģiskā plānā grozījumi ir apstiprināti, ka šāds gadījums varēs. Līdz ar to tad šie būs uz nākamo kārtu tādu gadījumu. Šobrīd tas noteikti nebūs šajā kārtā. Jā, bet vai nav tā, ka
ir kadastrā rādās, ka ir melnrēta zeme, bet tās drenas jau nav visā platībā. Un, ja pietiekoši liels īpašums, tad var sanākt tā, ka... Jā, un tāpēc ir vajadzīgs šis zemes robežu plāns, kurā ir iezīmēta melnrēta platība. Un mums ir GIS sistēmā būs arī iespēja iezīmēt šo plānu šajā nemeža zemē, un mums ir arī slānis ar melnrācijas kadastru, un melnrācijas kadastrā ejot dziļāk, ja nepieciešams šīs drenu sistēmas robežas, tur ir iespēja pieslēgt ārējās robežas, un tur viss platība iezīmējās, kur skaitās šī melnrētā platība. Ja šī ieaudzēšana ir ārpus šīs drenu sistēmas, tad, protams, var pretendēt. Bet attiecībā uz melnrētām platībām, tad nekustamie īpašumi parasti izvērtē, vai tas ietekmē kaimiņus vai neietekmē. Ja neietekmē, tad atļauj. Ja ietekmē, tad tur ir jāveic pārbūve vai atbilstoši kaut kādi nosacījumi. Nu, tad tā ir arī tāda diezgan sarežģīta un grūti izprotama sistēma. Jā, paldies. Es jaunus jautājumus neredzu. Mēs esam arī 8 minūtes pāri noliktiem laikam, vai es kādos izlaidus, vai jūs redzat, ka kaut kas nav atbildēts? Visi laikam ir nolasīti. Jā, kolēģi, nu tad taupot jūsu un cienot jūsu un mūsu laiku, es gribu jums teikt lielu paldies. Paldies Zemkopības ministrijai, Lauka atbalsta dienestam, Valsts meža dienestam par piedalīšanos. Kā jau sākumā teicu, ieraksts būs pieejams, tā kā ja kaut ko vēlaties vēlreiz atsvaidzināt atmiņā, tad lūdzu apskatieties arī mūsu mājaslapu. Tur būs iespējams pie šī pasākuma atrast informāciju par to, kā tur noskatīties vēlreiz. Es ceru, ka jūs šajā seminārā attālinātajā iegūt informāciju, kas jums palīdzēs labāk sagatavoties, un esam visi aktīvi, jo nauda tiešām uz kārtu ir pieejama tāda, kāda iepriekšējās kārtās tik liela nebija pieejama, un cenšamies realizēt pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu pilnībā izmantot tos resursus, kādi meža nozarei šajā periodā ir pieejami. No manas puses tas arī viss. Paldies visiem par dalību.